Labrīt, labrīt visiem, labrīt no Kūles. Esam šobrīd veikalā. Un mums būs brīnišķīga meistarklase, spārģeļu fermentēšanas meistarklase. Esam jau te sagatavojuši burkas un spārģelīšus, un tūlīt varēsim fermentēt kopā ar Baibu. Labrīt! Čau! Nu, mums izdevās, jā? Jā, mums viss izdosies, arī spārģeļi. Paņēmu gaišas zaļus un tādus tumšāk zilgans zaļus, tā kā skatīšos, kuri būs foršāki, kuri labāk gribēs iet tajā burkā iekšā. Jā, ļoti skaisti. Tieši tā, tāpēc ir dažādi spārģeļi un dažādas burkas, tāpēc patiesībā ideāli ir, ja ir mājās klāstā mazliet dažādas burkas, un ja nu gadījumā kaut kas paliek pāri, tad, protams, zaļos spārģeļus vienkārši var nograust. Bet var iet arī vēl citā mazākā būtiņā, tāpēc... Klau, Baibiņ, bet varbūt sākam ar to, ka iepazīstini mazliet ar sevi. Es zinu, ka tu esi uzturas speciāliste un fermentēšanas meistari. Nu, pastāsti mūsu Kūles draugiem, kā lai mēs tevi varam tā mazliet pirms cilvēki sarodās iepazīt. Jā, pirmkārt, Anita, paldies tev, ka tu... popularizē spārģeļus. Man liekas, tas tiešām ir kaut kas ļoti, ļoti forši, jo ļoti maz Latvijā spārģeļi, tas ir tas pats, kas asparāgs, jā, Latvijā mēdz vēl saukt, vai ne? Un bieži vien tas pāraug un izaug liels, un tantes viņus tos ziediņus izmanto, lai taisītu skaistu, nu ne tikai tantes. Ja man viņš izaugs, es arī viņu izmantotu. Ļoti skaistu tādu baltu plīvurīti iedot, jau tas parasti uz kapu svētkiem tieši viņš zied, bet patiesībā, tad, kad viņš ir izaudzis tik maziņš un vēl nav aizgājis ziedos, tikmēr viņu var baigi forši apēst un ideāli iefermentēt. Tu zini, es nemaz pati es tikai nesen to uzzināju. Vēl gadus 2 atpakaļ es nedomāju, ka tas ir viens un tas pats. Jā. Nu, kad, jā. Es arī, tad gadus 2 atpakaļ es neatceros, ko es domāju, bet man ilgi vajadzēja, lai saslēgtos, ka tas ir tas pats. Likās brīnišķīgi, ne, ka viņu var gan tā izmantot. Lūk, jā, tā kā vispirms liels tā paldies par to, ka tu esi spārģeļu vēstnese. Es sāku fermentēt patiesībā ļoti parasti iemeslu pēc, tāpēc, ka mūsu bērni slimoja pārāk daudz un pārāk bieži, un es netiku ar to galā. Tas bija, vakardien mēs nosvinējām vecākajam dēlam 14 gadus. Tad, kad viņš bija maziņš, vēl tāds bērndārznieks un abi divi ar brālīti citīgi slimoja, tad es pie savas bērnu dakteres mazā, jaunā, izmisīgā māmiņā ar tādu palīgā saucienu, un vienīgais, ko viņa man ieteica, tad mēs dzīvojam Vācijā. Vienīgais, ko viņa man ieteica, lietot brottrunku. Latvijā viņa nav, tas ir vācu šeit reģionālais tāds dzēriens, ko taisa no rudzu ierauga. Rudzu ieraugu fermentē 6 mēnešus. Un tas ir nenormāli skāps. Tas ir līdzīgi kā etiķis. Tad mūsu bērni skaidrs, ka viņu dedzēra. Es tur visādi ar ābolu suņu šķītu šaidinājumu tā. Un tas bija tas pirmais solīts, kāpēc es sāku interesēties, kas tas tāds ir. Izrādījās fermentēts produkts. Labi, ja viņš ir fermentēts, droši vien vēl kaut kas cits ir fermentēts. Un tā tas ceļš man aizsākās. Tad mans pirmais iemesls, kāpēc es fermentēju, ir veselība. Tas ir pirmais un galvenais iemesls. Ja? Un ja mēs runājam par veselību un kāpēc fermentēt, tad es domāju, ka varbūt daudzi nemaz nezin, ka fermentēts spārģelis, piemēram, vai jebkas gurķis, spārģelis, absolūti kālis, ir veselīgāks vai vērtīgāks nekā svaigs. Tas varbūt es tagad izmešu. Es to nezināju. Es pati man to liekas, ka sākumā svaigs ir vislabākais. Jā. Es gribu to dzirdēt. Jā. Un es tu pamatošu, kāpēc, lai nav tikai tā Baiba teica un kāpēc man viņai jātic. Tāpēc, ka fermentēšanas procesā, tad varbūt viena solīte atpakaļ. Es negribu ļoti ievilkt visu pļāpāt, jo mēs gribam tomēr spārģeļus fermentēt, bet mazliet, lai zinātu un lai tā motivācija būtu. Kas ir fermentēšana? Fermentēšana nav. Sāksim ar to, kas nav fermentēšana. Fermentēšana nav konservēšana. Tātad marinēti gurķīši nav fermentēšana. Tomāti žēlējā nav fermentēšana. Marinētas sēnītes nav fermentēšana. Kas vēl ir tāds pazīstamāks.
viss, kas ir ar karsēšanu un etiķi un cukuru, nav fermentēšana. Un Ja? skābēšana, tā ir Jā. fermentēšana? Jā, tieši Skābēšana tā. ir tas pats, kas fermentēšana? Latviešu valodā tas ir tā, daudzi mētā šķēpus un akmeņus un cīnās par jēdzieniem. Fermentēšana ir tāds viens plašāks mazliet jēdziens skābēšanai, raudzēšanai, brūvēšanai. Mēs nesakām saskābēt alus, mēs sakam brūvēt alus. Alus ir arī, piemēram, fermentēts produkts. Vai mēs nesakam, es nezinu, saskābusi maize. Tad mēs sakam, maize rūkst, maize neskāpst, mīkla neskāpst, vai ne? Tad dabīga ierauga maize, tā arī ir fermentēšana, graudu fermentēšana vai miltu fermentēšana. Tad mēs nesakam saskābusi maize vai sabrūvēta maize. Tāpēc latviešu valodā es personīgi lietoju jēdzienu fermentēšanu, bet nevis tāpēc, ka tas ir modernāk, bet tāpēc, ka tas aptver visu šos te latviešu valodas nianses jēdzienus. Lūk, tā jā, mēs varētu teikt skābēšana, mēs varam arī tur pieskaitīt mazsālīšanu un sālīšanu, bet ne pārāk stipru sālīšanu. Tad vairāk, kur ir vairāk kā 10% sāls, jau vairs nav, tur nepiedalās pienskābās baktērijas, tur mēs vienkārši padaram produktu uzglabājumu ilgāk, ja? Bet tur nenotiek fermentēšanas process, tad atkarībā no sāls daudzuma. Jā, fermentēšana tātad ir tas, kas burciņā vai jebkurā citā fermentēšanai piemērotā traukā notiek šis te maģiskais brīnums, kad enzīmi un labās baktērijas, kas uz dārzeņa jau ir no dabas, kad mēs viņam izveidojam tādu vidi, kur šīs pienskābās baktērijas var vairoties. Šīs pienskābās baktērijas vairojoties, ogļhidrātus un cukurus, kas ir tajā, ko mēs fermentējam, piemēram, sparģelī būs ogļhidrāti un baktērijām vai kaut ko ēst, un viņas apēdīs ogļhidrātus no sparģeļa, tāpēc sparģelis paliks mīkstāks un skābāks. Viņš paliks skābāks, jo pienskābās baktērijas savairosies. Un te ir tas āķītis, kāpēc fermentēts sparģelis ir veselīgāks. Jo mēs apēdīsim arī pienskābās baktērijas. Ja tu esi noteikti dzirdējusi par zarnu traktu, ne tikai par mūsu mikrobiomu, kas ir mutes lobumā uz ādas un visās pārējās grūtās zarnās un tā tālāk, mēs parasti runājam par labajām, sliktajām baktērijām. Lūk, tad apēdot fermentētu sparģeli, tu apēdīsi arī labās baktērijas, kuras palīdzēs tev uzlabot zarnu trakta darbību un visu citu darbību. Tāpēc tas ir viens no iemesliem. Otrs iemesls - fermentēšanas procesā vitamīni. Un tagad tas ir vienkārši, tas bija arī man bija jāapsmēs par sevi jaunībā. Jo es arī domāju, kas var būt labāks par svaigu. Un tad, kad tētis tur skābēja kāpostus un ņēmās tiem skābētājiem kāpostus, ko viņš tur var ņemties? Tagad taču visu var nopirkt svaigu un nav tur tagad jāstāv un ilgi. Tad man tagad tētim domās jāpasaka piedod, jo viņš jau ir miris, bet tāpēc domās jāpasaka, bet viņam bija neapzināti pilnīga taisnība, jo skābētos kāpostos, piemēram, C vitamīns ir mežonīgi daudz vairāk nekā kāpos galva. Un skābētos kāpostos vitamīns C ir, mežonīgi daudz, un tam par tādu apliecinājumu ir James Cooks, kurš jau 19. gadsimtā kuģoja, un lai savus kuģa klāja jūrniekus, lai viņi nenomirtu no skorbuļa, kur ir C vitamīna trūkums, viņš viņiem deva skābētus kāpostus. Un tas ir viens apliecinājums, tas tiešām strādā, un ka tur tiešām ir ļoti daudz C vitamīna. Tāpēc, atgriežoties pie tā, tāpēc fermentēti produkti ir vērtīgāki, jo viņos ir plus pienskābās baktērijas savairojušās vairāk, un plus vitamīni savairojas. Ja mēs uzlējam karstu marinādi ar etiķi, cukuru, sāli un visu kaut ko, tad lielākā daļa vitamīna nomirs. Piemēram, C vitamīns ir karstum neizturīgs, un uzlējot viņam virsū kaut ko karstu, viņš vienkārši nomirs. Viss nav. No dabas, piemēram, es nezinu, C vitamīns tur ir, bet uzlēj virsū karstu ūdeni vai izvāri skābētus kāpostus zupā, un C vitamīns tur vairs nav. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Ar citronu tāpat? Tur uzliek, karstā tējā ieliek citronu. Tāpēc parasti mēs lejam remdenu, arī medu mēs liekam remdenā ūdenī, kas ir mazāk par 40 grādi. Jā, viss, kas ir C vitamīns, tas nemīl karstumu, tas ir karstumu neizturīgs. Lūk, tas ir nākošais, kāpēc tie ir veselīgāki. Tāpēc, ka tur ir plus pienskābās baktērijas, kuras mums vajag, jo mums viņu praktiski no ēdiena viņas ir izzudušas. Par to ir ļoti daudz zinātnieki runā, ka tā ir milzīga problēma, jo
sākotnēji vairāk kā 30% no visu, ko mēs ēdām, bija fermentēts. Piemēram, salāmī arī ir fermentēts produkts. Ja? Pienskābie produkti vai ne ļoti daudz ko, kāpēc vēl sākotnēji ļoti daudz bija fermentēta produktu, tāpēc, ka tā ir arī nākošais iemesls, kāpēc fermentēt, ir uzglabāšana. Tad spārģeļi, kā mēs runājam, ļoti īsts laiks, kamēr viņi ir. Tur es nezinu, cik ilgi vēl Latvijā vēl varbūt pāris nedēļas. Mums parasti sezona sākas 15. maijā, šogad sākās 14. Un pēdējais vedums parasti ir uz saulgriežiem, uz to 21. jūniju. Un to daudzi nezin, ka tas ir tikai mēnesis. Liekas, tu vēl jau būs, un tad pēkšņi es pagājuši gadu nokavēju, viņi beidzās, un viņi vairs nebija. Tāpēc es tā ļoti aktīvi vienmēr to spārģeļu sezonu izmantoju. Mēs informējam cilvēkus un visu, ko varam no viņiem dabūt ārā. Un šis gads tāds īpaši interesants ir ne tikai ar receptēm, kā var cept un vārīt, bet redzi, kā mums jau jaunas zināšanas nāk klāt. Tā kā tas ir baigi forši. Šī recepte, kāpēc vēl ir riktīgi forša? Viņa pagarinās šo spārģeļu sezonu. Fermentējot, jūs mazliet varat pavilkt garumā. Tad spārģeļi zaļie ir diezgan mīksti, jūs ziniet, jūs varat vienkārši viņus nograust, ja? Tāpēc viņus ļoti ilgi fermentējot uzglabāt nevarēs. Varēs, bet viņi paliks vienkārši ļoti skābi un ļoti mīksti. Ja gadījumā tas notiek, ka jūs aizmirstiet buciņu kaut kur tālu pagrabā un atrodiet pēc pusgada, tas, ka viņi ir mīksti, tas nenozīmē, ka viņi ir slikti. Viņi vienkārši būs mīksti. Tas tāpat kā mīksti sālīti gurķi. Jūs vienkārši viņus apēdiet kaut kā savādāk. Piemēram, sablenderējiet ar kādām sēkliņām, pielieciet turklāt, piemēram, mārutku vai sinepes un uztaisiet vienkārši smēriņu. Ja, tas nenozīmē, ka jums viņi ir jāmet ārā, ka viņi ir palikuši mīksti. Bet ar to jārēķinās, ka viņi ar laiku, ja baktērijas apēdīs olihidrātus, viņām vairs nebūs ko ēst un vienkārši tas dārziņš paliek mīkstāks. Lūk. Bet tik un tā, jūs variet vismaz par 2 nedēļām sezonu pagarināt. Un tas ir, manuprāt, labi. Jūs aizbrauciet, piemēram, es nezinu, cik cilvēki dzīvo jūsu veikalu tūmā. Ja jūs aizbrauciet, ja jums ir jābrauc kāds gabaliņš pēc spārģeļiem pie Anitas uz Pūles veikalu, tad jūs aizbrauciet un nopērciet jau vairākas buntītes. Un tad dažas apēdiet, varbūt svaigas, dažas, es nezinu, dariet, ko gribiet ar viņiem, un dažas safermentējiet. Tas arī, man liekas, ir tāds dabai draudzīgs iepirkšanās veids, ja, ka mēs katru dienu... Jā, ļoti forši. Mums ir tas ļoti foršais, redzīja, moments, ka pie mums iepērkās tiešām no visas Latvijas, jo mums ir ļoti ātras tās piegādes, un mēs tiešām sūtam tur, es skatos pasūtījumu uz Rēzekni, uz Ludzu, uz Līvāniem, uz Rīgu, uz Liepāju, uz Ventspili, visu apkārt mēs katru dienu taisam paciņas, mēs viņas ieliekam tādā bišķiņa mitrumiņā, aiztaisam un tad, lai var forši ātri nogādāt, jā. Neviens pagaidām nav sūdzējies, kad ir atnākuši spārģeļi noģībuši vai kaut kādi nevisai labi. Un šis ir vēl viens labs iemesls. Ļoti labi, ka tu to pieminēji. Pirmkārt, es tā domāju, kuldīga, kas man tur pa fermentētājiem ir? Kur jau ir jautājums, Andra jautā, kur lūdzu ir veikals? Anita stāsta, kur jūs esat paspēlēt? Veikals ir Kuldīgā, Liepājas ielā 18, bet visu gan spārģeliši, gan jaunās fermentēšanas burkas var nopirkt www.kūle.lv. Ja? Mājaslapa ir kūle.lv, bet veikals ir Kuldīgā. Mēs esam ļoti mobīli, mēs visur, kur varam, tur mēs braucam, mums ļoti patīk arī izbraukam, uz Ventspilu braucam, olīvas vedam un spārģeļu sezonu, tie mūsu karstie pīrādzi. Tas mums tāpat kā piparkūku mīkla, mums ir 8 veidu decembrī piparkūku mīklas ar glutēnu, bez glutēnu, visāda veida. Tur es arī tāds fans baigies, tā kā tagad mums ir spārģeļu laiks. Sezonas tāda odziņa, ja? Jā. Bet viens varbūt padoms vai ideja, ja gadījumā nav, es ticu, ka ļoti labi arī nosūtīšana strādā, bet var gadīties, ka neskatoties ne uz ko, tomēr tas spārģelis, nezinu, nopirkt, ielikt leduskapī un pēc pāris dienām attapies, un varbūt viņš vairs neizskatās tik smuks. Fermentēšana ir brīnišķīgs veids, kā saglābt produktus. Vai kā saglābt dārziņus. Vācijā ir ļoti populārs
food sharing, tad tā ir tāda kustība, ka cilvēkiem, ja viņiem paliek kaut kas pāri, gan veikaliem, gan tirgotājiem uz tirgus, gan arī mājasaimniecībām parastajām, ir grupas un komunas, kur tiek ielikt informācijas, nezinu, man ir 5 kilogrami spārģeļu, man nav laika viņus apstrādāt, kurš grib. Un, vai arī veikali vienkārši viņiem tur beidzās termiņš, vai tas spārģelis vairs neizstās smuks, viņi vienkārši, lai nemestu ārā, ir cilvēki, kuri savāc un pēc tam izdala. Un šis ir brīnišķīgs veids, spārģelim nav jāizskatās vislabākajā viņa kondīcijā, ja? Ja viņš ir mazliet savītis, mēs viņu droši liekam burkā iekšā, un viņš būs tikpat garšīgs un tikpat labs, kā ja tu būsi ieliks tur vissvaigāko un vislabāko spārģeli. Tātad tā ir arī vēl iespēja, kā ar zaļo domāšanu neizmest, un mēs nevaram visu sasaldēt, un mēs nevaram visu sakaltēt, bet mēs varam ļoti daudz ko safermentēt. Tad tas ir vēl viens zaļās domāšanas tāds, jo man liekas, tā arī ir jūsu līdzīgas vērtības, vai ne? Zaļās domāšanas viena no iespējām, ka mēs varam safermentēt, un fermentēšanas procesā mums neko nevajag no elektroenerģijas. Mums nevajag ne plīti, ne gāzi, ne saldētavu, neko. Ja, mēs ieliekam un visu darbu izdara pieskāpās baktērijas. Ideāli, protams, iet pagrabs. Ja nav pagraba, tad tomēr vajadzēs kaut kādu vēsāku vietiņu, kur viņus tālāk nolikt. Nu, bet Klau, cik ilgi, nu, piemēram, mēs tagad smuki ieburkosim, ieliksim burciņās, un kad būtu tas foršākais laiks, kad viņus sākt ēst? Nu, pēc cik ilgu laika? Jā. Nu, lūk, šis ir brīnišķīgs. Kāpēc ir svarīgs mēstarklas? Tāpēc, ka šobrīd, protams, jūs varat iegooglēt un atrast 61, un labi, 61 varbūt nē, bet 10 dažādas spārģeļu fermentēšanas receptes. Un viens būs uzrakstījis ēt pēc 3 dienām, otrs būs uzrakstījis ēt pēc 4 nedēļām, trešais būs uzrakstījis ēt pēc 10, un kā tu lai zini, jaunaņais fermentētājs, kad tam man tagad ēst, ja? Tāpēc arī ļoti svarīgi šīs dzīvās sarunas un dzīvie jautājumi un atbildes. Protams, viņi jau būs garšīgi, tāpat kā masālītie gurķīši, jau pēc 3-4 dienām viņi jau būs skābeni, kraukšķīgi, jau sasūkušies ar garšvielām. Vērtīgi viņi būs ļoti jau pēc, es teiktu tā, 2 nedēļas atkarībā ļoti no tā, cik liels ir spārģelis, cik silti ir pie tevis virtuvē, cik viņš ir aktīvs, cik viņš ir bioloģisks, cik viņš ir ilgi jau stāvējis kaut kur veikala plauktā un tā tālāk. Fermentēšana ir lieta, ko mēs tik ļoti nevaram ietekmēt. Mums ir mazliet jādabū šī sajūta, bet es teiktu tā, sākumā mēs noliekam istabas temperatūrā. Istabas temperatūra apmēram 20+, 3 līdz 5, nu maksimums 7 dienas. 3-5 dienas istabas temperatūrā super, var noturēt arī līdz nedēļai. Pēc nedēļas nepacietīgākie var jau taisīt burciņu vaļā. Tie, kur ir pacietīgāki, tie to burciņu aiznes uz pagrabu un patur vēl nedēļu pagrabā. Un tad es būšu noteikti nepacietīgs. Mans pirmais fermentētais spārģelis. Klausies, es viņu varēšu tev pēc 7 dienām atvērt, vienu pagaršot, aizvērt un tad uz pagrabu. Man ļoti patīk ar tevi sarunāties. Man pat nekas nav jāstāst, tie ir tik loģiski un forši jautājumi. Tad, kad mēs safermentējam, mēs burciņu nevirinam. Tad vēl viena lieta. Man arī ir burkas, ja, tās burkas, kas ir pie jums un kas ir jums, tās ir, manuprāt, visbrīnišķīgākās burkas fermentēšanai. Viņas gan nav speciālās fermentēšanas burkas. Speciālās fermentēšanas burkas ir tādu ventīlīti augšā, kur, ziniet, kādreiz, kad vecmāmiņas taisiet, jūs vecmāmiņas vīnu netaisiet, kur augšā tāds puļķītis, kur ūdens iekšā un tad gaisa nāk ārā. Jā. Man vecmāma taisies atcerozā. Nu, lūk, tāda tipa ir īstās speciālās fermentēšanas burkas, bet viņas maksā gabalā apmēram 40 eiro. Bet šo te principu, kāds ir princips? Pa pieču, kur dabūt nespeciālu. Jā, tieši tāpēc es arī par šīm burkām krītu un stāvu. Atšķirību šo pašu funkciju, ko nodrošina īstās speciālās fermentēšanas burkas, nodrošina arī vekburkas, jebkura cita burka, kurai ir gumijas riņķītes. Un kas tas ir, ko viņas nodrošina? Viņas nodrošina, ka gaiss tiek ārā, tātad fermentēšanas procesa laikā vairojas pienskābās baktērijas, viņas purkšķina, rodas CO2, un CO2 grib tikt ārā. Un ja mēs izmantojam parasto burciņa skrūvējamo vāku, es zinu, ir cilvēki, kur izmanto. Nav pareizi, nav nepareizi, bet es teikšu tā, daudz vienkāršāk ir izmantot burku ar gumijas riņķīti. Tad, ja jūs izmantojat burku ar skrūvējamo vāku un aizskrūvējat pārāk cieši, tad CO2 netiek ārā un burka var uzsprāgt, pilnīgi reāli.
Ja? Atkarībā no tā, ko jūs fermentējat, nu, pamēģiniet uztaisīt kimči, aizskrūvēt pārāk ciet, un pēc tam remonts garantēts virtuvē. Vietni. Jā. Ir arī dažādi māla trauki. Ja? Vācijā ļoti populāri, piemēram, kāpostu skābēšanai tādi lieli māla trauki. Es nestāstīšu plusus un mīnusus. Ja kādam interesē plusi mīnusi fermentēšanas grupā Facebookā, man ir apkopojums video un PDF formātā, kur var paskatīties apmēram plusus un mīnusus un izvēlēties savu piemērotāko. Mēs noteikti ieliksim klāt to grupiņu pie, saglabājot video noteikti. Jā. Es pārpostošu arī mūsu video, tur cerams, ka mums viss sanāks ar saglabāšanu. Ir šādi trauki, ja? Tie arī nodrošina, te ielēja renītē, tie tāda kropīte, un tur ielēja ūdeni, uzliek vāciņu virsū, un tas nodrošina to pašu. Tātad mums ir svarīgi, ka mēs nodrošinām funkciju, ka gaiss tiek ārā, bet netiek iekšā. Kāpēc mums vajag, lai viņš netiek iekšā? Jo gaisā mēs neredzam, bet mēs neesam te vieni. Te ir daudz dažādas baktērijas. Un dažas ir labiņas, dažas ir netik labiņas. Un ja gaisā dzīvojošās netik labās baktērijas tiek iekšā, tad ferments var sākt pelēt. Un ja pelē, tad absolūti visu saturu vajag utilizēt. Kā mums šeit tiks ārā? Mums ir tādas nospiežami, nospiežams vāciņas. Mēs aiztaisīsim. Tad arī, piemēram, šādas burkas, ja? Visas burkas, kurām ir gumijas riņķītes. Jā. Viņas tiek ārā. Ļoti iespējams, ja tev paveiksies, tu varbūt novērosi, kāpēc manām burciņām visām ir apakšā šķīvītis. Tu redzēsi, īpaši to var novērot pie kāpostiem, jo kāposti ir ļoti, ļoti aktīvi. Fermentēt salsūdenī nevienmēr, un ja mēs atstājam pietiekoši daudz vietas, arī ne, bet to, ko var redzēt, man ir Facebookā tajā grupā daudz dažādi video un foto, kur te var redzēt, kā pilnīgi putiņas nāk ārā. Gumija nav tik stipra, viņa ļauj, ka tās putiņas vai tās CO2 iznāk ārā. Lūk, šis ir tas magic. Mums ir jāķerās klāt praktiskai daļai. Brīnišķīgi, ļoti, ļoti forši. Tātad mēs jau parunājam, kas ir vajadzīgs, lai fermentētu sparģeļus. Sparģeļi, protams. Sparģeļi, viņi, kā es teicu, viņi var būt pavītuši, varbūt netik ļoti, ļoti skaisti, bet kādi viņi nedrīkst būt? Viņi nedrīkst būt ar kaut kādu iepuvumu vai ar pelējumu. Ja? Tad, ja gadījumā ir izdevies tās sparģeļus kaut kur noglabāt, ka tur ir parādījies pelējums vai kaut kāda jau līdzīga puve, tad šie sparģeļi fermentēšanai vairs nebūs derīgi, un es teiktu tā, ka viņus labāk vispār neēst. Jebkuru dārzeni, ja parādās pelējums vai puvums, tad šādi nebūs piemēroti, jo, ja tu ieliksi sparģeli, kas ir, pat ja tu nogriezīsi nost to slikto vietu, vienalga kuram dārzenim, ieliksi burkā, tas pelējums aizies pilnīgi pa visu burku, un beigās tāpat nebūs nekādas jēgas, tāpēc svarīgi ir, nav obligāti ļoti skaisti, bet, lai tur nav nekāds bojājums, pelējums, pūvums. Lūk, tas ir pirmais, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīga burka, par to jau mēs parunājām, jebkura burka, kurai ir gumijas riņķis. Nākošais, kas mums ir vajadzīgs, ir sloks. Mūsu ar tevi šodien gadījumā tas ir mazāka izmēra vek burciņas vāciņš. Paša ideja. Tie, kuri izmanto savādākas burkas, piemēram, šīs te ar gumijas riņķīti, te var izmantot ļoti labi ar, piemēram, šņabja glāzīti. Bet par to arī mēs tagad varbūt neiedziļināsimies, mēs taisīsim ar to, kas mums ir, un tie, kuri grib par niansēm zināt, tie pirmkārt var paskatīties fermentēšanas grupā, ir diezgan daudz informācijas par slogiem, burkām un tā tālāk, un kuri grib vēl vairāk par fermentēšanu zināt, nākošu pirmdien sākas dārziņu fermentēšanas klase, un tur es pilnīgi visu, ko es par dārziņiem zinu, visu izstāstīšu. Visas cik forši! Vaida, tu esi kā brīnums mūsu kosmosā te, kā brīnumaina zvaigznīte iekritusi kūles dārziņā. Tie ir labi, tās ir labās baktērijas, kuras gribēju satikties vienkārši, tā viņas dara. Tāpēc viņas atrod dzirdīgas ausis. Nu, lūk, burka, dārzenis, sloks, nākošais, kas ir vajadzīgs, ir sāls. Tās ir svarīgi. Nav svarīgi rupšu, rozā, balts, vēl kaut kāds svarīgi, lai tur nav jods un flors. Jods un flors mums kā cilvēkiem ir vajadzīgi, bet viņi bremzē fermentēšanas procesu. Tāpēc fermentēšanai atrodam brīnišķīgi devis parastākā akmens galda sāls. Es nezinu tā, kura kā klucis ir jebkura, bet galvenais, lai nav papildus klāt jods un flors. Mums ir vajadzīgs ūdens. Ūdens mums ir vajadzīgs istabas temperatūrā vai augsts, bet nekādā gadījumā mēs nelejam karstu ūdeni virsū.
Mēs varam izmantot ūdeni, kurš tek pat krānu, es lietoju krāna ūdeni, ja vien jūs ziniet, ka tas ir labas kvalitātes un ka tam nav pārāk daudz chlors klāt, nu to jūs jutīsiet pēc smakas, un ka nav pārāk kaļķēns. Pārāk kaļķēns nozīmē, jūs 3 reizes uzvārījāt ūdeni, teikana jau ir aizkaļķojusies, ja? Visos citos gadījumos krāna ūdens pilnīgi deg. Lūk, vairāk nekas priekš fermentēšanas, es vēlreiz atkārtošu, mums vajag dārzeņus, mums vajag piemērotu trauku, slogu, sāli, ūdeni, vairāk nekas nav vajadzīgs. Bet mēs, protams, jā, lūk, bet mēs sievietes, protams, neko vienkārši nevaram izdarīt. Mēs vienmēr izdomājam kaut ko, lai ir foršāk, garšīgāk, interesantāk. Tāpēc mēs paņemam klāt arī garšvielas. Sanāks arī bez garšvielām, bet mēs paņemam klāt tradicionāli, un es visbiežāk tā arī taisu ar pipariem, lauru lapu, mazliet sīpoliņu, mazliet ķiplociņu. Ko var vēl pavarēt? Šobrīd dārzā ir rabarberi, varam pieklāt rabarberus. Būs interesantāk garša. Ar acīm ciet pēc tam, kad tu ēdīs, tu nepateiksi, tas bija rabarbers vai tas bija sparģelis. Bet to rabarberu es tā kā sagriežu tādās strēmelītēs garās, jā? Tu vari sagriezt strēmelītēs. Ja tev ir pavisam maz rabarbera, tu vari sagriezt kubiņos un nolikt apakšā vienkārši, viņš iedos mazliet garšiņu klāt. Tu vari pielikt, es biju šodien dārzā, tu vari pielikt klāt kādu piparmētras zariņu, piemēram, arī, ja? Tu vari pielikt arī klāt kādus citus piparus, ne tikai melnos, tu vari pielikt krāsainos piparus klāt. Pirmkārt, izskatīsies smukāk un arī garša būs interesantāka. Bet, ko es teiktu tā, svarīgi ir nelikt visas garšvielas, kuras ir mājās vienā burkā. Jo var gadīties, ka kāda no garšvielām fermentējot, viņas negaršo tieši tāpat kā svaigas vai ceptas vai vārītas. Var gadīties, ka kā no garšvielām fermentējot tev nepārāk garšos. Piemēram, manā gadījumā tie ir sinepju graudiņi. Sinepes man ļoti garšo, bet sinepju graudiņi fermentos nepārāk. Un ja mēs saliekam tur visu iespējamo, kas mums ir, tad mēs varbūt nesaprotam, kāpēc mēs domājam, fermentēts negaršo, bet patiesībā varbūt tā ir kaut kāda viena no garšvielām, kura varbūt negaršo. Tāpēc es teiktu tā, nepārspīlējam visu vienā burkā, neliekam iekšā, pamēģinam, es teiktu tā, Tonita pamēģini vienu burciņu tradicionāli ar pipari, sīpos, ķiploks, laurlapa, un otru burciņu, tad, kad tev uznāk iedvesma, tad saliec ar kaut ko citu kopā. Ja? Kā es teicu, piemēram, ar piparmētru, es pierakstīšu pēc tam vēl klāt visādas idejas, ko mēs pārteidzam. Nu, vispār es esmu ļoti gaidu šo brīdi, jo es tev godīgi saku, es nekad neesmu neko fermentējis, bet es vienmēr esmu gribējis, un es kaut kā nevarēju uzsākt, un likās, it kā visi saka, ka tas šausmīgi vienkārši, bet vienalga, bet forši, ka tu mums tā pie rociņas tūlīt tā pavadīsi un iziesim cauri. Tā tas ir, Anita, ļoti labi, ka tu to pateici. Ļoti daudzi par to domā, ļoti daudz informācijas ir lasīts. Tu gan par to, kāpēc fermentēt, gan, ka tas ir vienkārši un tā tālāk. Vienkārši tad, ja tu zini. Tad tiešām ir vienkārši. Piemēram, tas neaizņem daudz laika. Vakardien mums bērnam bija dzimšanas diena, es jau pieminēju. Bērns gribēja picu, mēs cepām picu un vajadzēja sīpolus. Mēs sagriezām smalki sīpolus un palika pāri. Es šo burciņu sataisīju no sīpola pārpalikuma 5 minūtēs. Tas ir, ja tu zini, tad tas ir ātri un vienkārši. Ja? Tāpēc ir paši vienkārši iziet tam ciklam kopā cauri un tad jau tiešām tas ir ātri un vienkārši. Fermentējot, ļoti svarīga ir tīrība. Tas ir patiesībā pirmais A un O. Tā ir biežāk pieļautā kļūda, ka kaut kas nav tīrs. Vai tās ir rokas, vai tie ir dārzeņi, vai tā ir burka, vai tas ir nazis, tad visam ir jābūt tīram. Burkas nevajag sterilizēt. Tā ir atšķirība no konservēšanas. Okay. Sterilizēt nevajag, ar karstu ūdeni kārtīgi izskalot. Ja nu tur, es nezinu, tad var arī mazliet trauku mazgājumu līdzekli, bet nepārspīlējam, jo arī trauku mazgājumais līdzeklis var traucēt fermentēšanas procesam tālāk dabīgi notikt. Tīrība ir pirmais. Mēs sākam burku piepildīt nevis ar sparģeļiem, bet ar garšvielām. Jo mēs negribam, ka viņas peld pa augšu, mēs gribam, lai viņas no apakšas to garšiņu dot uz augšu, jo CO2 arī no apakšas uz augšu ies, un tās visas garšiņas arī ies. Tātad pirmais, ko tu dari, un es arī, un visi tie, kuriem tagad ir sparģeļi par rokai un burka, mēs sākam ar garšvielām. Pēc brīvas izvēles, bet es teiktu sīpos, ķiploks, laurlapa, pipars. Nu, tas ķiplociņš, man ir šāds, piemēram, ķiplociņš, šito visu es iekšā? Nē. Nu, zini kā, ir tāds teiciens, kas es tā kā dzīvoju Vācijā, vienkārši viņš ļoti atbilstoši. Krievu valodā viņš skan un viņš saucas, što ruskam хорошо, то немцу смерть. Respektīvi, kas vienam garšo, tas otram varbūt galīgi negaršo.
Bet, nu, tāds vidējais aritmētiskais, es teiktu, uz to burku kādas, 4-5 daiviņas no ķiploka. Es atkal to nesapratu, es sapratu 4-5 ķiploki. Es vakar meitu aizsūtīju uz veikalu, un viņa nopērk man 5 ķiplokus. Ļoti labi, es tev pēc tam izstāstīšu, ko ar viņiem darīt. Tu viņus iefermentēs pēc tam medū. Jā, tu taču rādīji vienu bildīti skaisti. Jā, tu iefermentēs pēc tam medū un laidīsi pirkstus. Man liekas, ka fermentēšanas kalendārā šajā jaunajā ir fermentēšana. Kas ir fermentēšanas kalendārs? Paklau. Bet man šķiet, ka es jums aizsūtīju fermentēšanas kalendāru, ne? Es nezinu. Fermentēšanas kalendārs ir mans 4. un 5. bērns. Voilà, jau 2. Wow, nu Baida, tu esi ģēnijs vai kas tu esi? Nē, klausies, tas ir vienkārši man. Es tagad pateikšu vēlreiz oficiālu, esmu vairākas reiz jau teiks, bet Intai Merlīna no Amerikas latvietē, kura mani iedvesmoja uzstāt. Viņa man teica, tev jāraksta grāmata. Jā. Latviešu valodā nav īsti tādas. Ir dažādas grāmatas, kur pieminētas fermentēšana, bet nu tādas pilnīgas nav. Jāraksta grāmata. Un tad es rakstīju, tur domāju, un tad es vienā dienā paskatījos savā virtuvē vecajā, tur bija ļoti līdzīga šāda kumode, un man vienmēr stāv kumodē daudz burciņas, kuras tur burbuļo, ja, un es domāju, tik skaisti izskatās, nu kā no kalendāra vāk, un tad man ir, kāda grāmata, jātaisa kalendārs, jo tas ir vēl pašāk, to ar bildi, un tev ir acu priekšā. Jā, un tas bija 23. gadā bija pirmais, un tad ir arī šī gada 24. gada kalendārs, kur ir receptes daudz un dažādas, katru mēnesi viena, un maijā kā reiz, lai neaizmirstu cilvēki, ir spārdeļu recepte. Ar ļoti labi. Brīnišķīgām, ļoti skaistām, iedvesmojošām bildēm no Elīzes Zaļumas. Nu, jā, te ir daudz foršas idejas, daudz forši fermenti, un jāpatāt, ķiploši laikam ir iepriekšējā kalendārā. 23. gada kalendāru nopirkt taustāmā veidā nevar, bet viņu var nopirkt PDF formā. Vienkārši liec iekšā. Jā, 1, 2, 3, 4, nu man 6 sanāca. Jā, droši. Metu burkā, jā? Tu vienkārši liec burkā iekšā. Ko vēl es tur lieku? Lauru lapu, dažas šķēlītes. Ko ar to sīpolu? Jā, sīpolu arī dažas šķēlītes. Lauru lapu, dažas lapiņas atkarībā no tā, cik tev tā lapa ir liela. Droši pielikt. Var pārcensties ar lauru lapu? Jā, ar lauru lapām var pārcensties. Jā, jo lauru lapas, jā, vienas pietiks, tev tā diezgan liela izskatās. Jā. Jā? Jā, un lauru lapas, man ir piemēram svaigas no tā. Starp citu pie mums skolē var nopirkt. Gan lauru lapas, gan piparus šitādas krāsainos. Krāsainie pipari ir ideāli. Krāsainie pipari, tad, ja tu nezini, kuru garšvielu pie fermenta likt, vienalga, ko tu tur fermentē, tu pieliec krāsainos piparus un viss būs tev izdevies. Jā. Labi, nu bet tos sīpolus cik? Pusī? Nē. Nu, pusī, vairāk nē, tev viņš diezgan liels. Jā, un tu, bet sīpolu gan pagries tagad ripiņās. Jā. Par lauru lapu, ja kādam aug dārzā, tad lauru lapas vaiga nav tik intensīva kā kaltā. Ja, tad vaigu, tad es personīgi ielieku mazlietiņi, es ielieku veselas 2. Ja gribas, lai... Es arī no prieka raudātu, kad man pirmo reizi šitā iemācītu fermentēt. Es no sīpoliem. Es sapratu, tas mans vācu humors. Zini, cik man nācās iziet cauri visādām pašmācības kļūdām un miljonus dažādām apmācībām, lai saprastu, kā ritīgi forši, kā. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, pateicīgi, ka Dievs mūs tik ļoti mīl un atsūtīs tevi pie mums, lai mums ar pirmo reizi izdodas viss. Jums izdosies. Un zini, kā fermentēšanā nav neizdošanās. Fermentēšanā ir tikai 2 lietas. Fermentēšanā ir vai nu pieredze, tad, ja tev, piemēram, kaut kas nav sanācis, tur ir uzmeties spēlēns vai kaut kas, tā nav neizdošanās, tā ir pieredze. Tu nākošais zinās, vai, piemēram, būs pārāk skābi vai mīksti, tu nākošais zinās. Tā ir tikai pieredze. Vai panākumi, citu variantu nav. Tā, tu pieliki sīpolus, lauru lapu, ķiplokus, piparus.
Te pie fermentiem ļoti labi piederās gan krāsainie pipari, tie, kas ir jums, gan arī jebkuri citi pipari, kuri ir mazlietiņa citrusīgu garšu. Piemēram, andelimānas pipari vai arī ļoti labi garšo krimutas pipari. Tad viss, kas ir mazliet, varbūt tādu citrusīgāku garšu var droši likt klāt. Lai pipari būtu mazliet tādu, spēcīgāk, ātrāk atdotu garšu, viņus var mazlietiņi vienkārši ar miezerīti, stipri viņus pulverītī nevajag, bet var mazlietiņi vienkārši, tu droši tagad liec iekšā, tas priekšdienā. Ja gribas, tad vienkārši mazliet, jā, pagaidī, kas tā ir pa karoti? Tā ir ēdama karota vai tā ir karota? Tas ir bišķi mazāk varbūt, bez kaudzītes. Jā. Citādi, jā? Jā. Un no garšvielām es teiktu, tas ir arī viss. Nepārspīlēsim šoreiz. Ok. Ļoti labi noder arī, ja gadījumā nav sīpos par rokai vai ķipoks par rokai, noteikti arī. Skaties, ir tik ļoti skaisti, jā. Pilnīgi vairāk neko nevajag. Vēl viena lieta, tātad vēl divas lietas par garšvielām. Ja gadījumā mājās nav par rokai kādreiz ķiploks un sīpos, var izmantot arī kaldētas. Man ir no organika produkts, no Lūdzas iesaku noteikti ar viņiem sazināties. Viņiem ļoti brīnišķīgas bioloģiskas garšvielas. Latvijā Ludā audzētas. Un tad nav jāsmērē rokas, un tad iet vēl ātrāk. Čuk iebēri kaldētas, un arī būs ļoti labi. Vēl viena lieta, pati pēdējā par garšvielām. Ja gribas, lai dārziņi mazliet ilgāk paliktu kraukšķīgi, tāpat piemēram, pie gurķīšiem, ja? Lai viņi tik ātri nepaliktu mīksti, mēs pieliekam klāt ko parasti, mārutku mēs pieliekam klāt, mēs pieliekam upeņu lapas klāt, ķiršu lapas klāt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas satur tanīnu. Un tanīns palīdz dārziņīšiem palikt ilgāk kraukšķīgiem. Tātad, ja tev gribētos spārģeļu burciņu kādu, lai viņi ilgāk paliek, lai viņi tik ātri nepaliek mīksti, tad tu pieliktu klāt kādu šķēlīti no mārutku. Tu viņu nerīvētu, tu nogrieztu, nomizot un pieliktu klāt kādu šķēlīti. Viņš iedos asumiņu mazlietiņu, ja? Pie gurķīšiem mēs arī mārtkus liekam klāt. Viņš piedos asumiņu un palīdzēs ilgāk noturēt, lai kraukšķīgs. Bet tagad ķeramies mūsu galvenajiem varoniem spārģelim klāt. Spārģelim zaļais ir pateicīgs, jo viņu nevajag mizot. Tad balto vajag mizot. Tie, kuri dzīvo kaut kur tur, kur baltie spārģeļi aug arī tā kā normāli, tad balto spārģeļu vajag pamizot. Zaļo nevajag, jā, tev ir ļoti forši gari spārģeļi. Šobrīd viņam, diemžēl, būs jānogriež mazlietiņ nost. Tev vajag līdz tai grobītei? Tev vajag, jā, lai tev apmēram, tu vari vislabāk, ja tu mērē pirkstiem, pieliec 2 pirkstus no augšas, un tik daudz tev vajag atstāt brīvu. Un attiecīgi tik garu spārģeli tev vajag. Tu uztaisi vienu piemēru, un pārējos tad griez tādus pašus. Oi, baigi daudz sanāk. Ko mēs ar tiem galiem darīsim? Tu tos galus ieliksi otrā burkā. Tev paldies Dievam vēl ir citas burkas. Jā, tad tev būs vienkārši tādi. Skaties, man laikam līdz ar tiem garšvielām apakšā vajag vēl nogriezt, jā? Jā. Tev vajag tā, lai augšā, kad tu ieliec spārģeli, lai tev augšā paliek. Labi. Baigi mazie beigās sanāk. Paņem tad to sīpos bišķiņu varbūt nost, lai tev nav tā, ka... Varbūt es to sīpos varu bišķiņu tā iespiest dziļāk? Tu vari iespiest dziļāk, bet zini, ko tu vari izdarīt? Tu vienkārši paņem viņus otrā burciņā saliec. Tad tev, lai mazāk to sīpo, lai tev vairāk spārģeles iet iekšā. Es redzu, tev tur ir vēl viena burciņa. Paņem bišķiņu tos sīpos nost. Jā. Ieliec otrā burciņā, lai tev tur vairāk vietas. Redzi, kā beigās. Es domāju, man tur ies visā garumā iekšā. Tas nekas, tu viņus pēc tam ļoti labi sadiksi otrā burciņā. Un tur būs tev tikai tie pārtiņi. Tas arī nav nekas. Vai man vajag skatīties, lai viņi vienāda resnumu, ja tas nav tik būtiski? Nē. Fermentēšanā būs tā, tur nebūs nekad ideāli, ja? Tur būs... Viens varbūt būs mīkstāks, viens varbūt būs cietāks, bet viņi visi būs garšīgi. Tiem, kuriem ir varbūt ļoti garas burkas vai ļoti mazi spārģeļi, un viņiem neko nevajag nogriezt, ir, piemēram, var atrast vēl garākas burkas vai spārģeļi varbūt ir īsi. Tad tie dara tā, ka tie šo te pašu galiņu mazlietiņ nomizo, ja, kur ir tāda poksnēnāka tā
miziņa, ja? Tad to viņu nevajag visu, bet apmēram kādus pāris centimetrus no apakšas, tad šo te daļiņu nomizo, ja jums nevajag neko nogriezt nost, ja? Bet visi pārējie nogriež galiņus, bet mēs nemetam ārā, mēs vienkārši paņemam citā buciņā un tur saliksim tikai galiņus. Bet es jau lieku iekšā viņus, ja? Es griežu iekšā, jā, un pēc iespējas ciešāk vienu otram. Nu, tagad sākumā tu liec kā liec, bet svarīgi, ka mēs viņu saliekam tiešām ļoti cieši vienu otram klāt. Tev tā problēma nav, jo tev spardiļu es redzu aizmugurē, cik tik negribi. Visiem pārējiem ir jācer, ka pietiks. Nu, es tūlīt pateikšu, cik man te aizies daudz. Man šeit ir uz galda saliku 2 buntītes no tām, kas mums ir pieejamās. Un tad es varēšu pateikt, cik daudz ieiet vienā burkā. Tad mēs te pļāpājam, ja, bet tā, kad tu zini to recepti, tad tev atliek tikai spārdiļus piegriezt tādā garumā. Es esmu redzējusi arī, ka cilvēki pilnīgi nežēlīgi paņem un tos spārdiļus sagriež mazākos gabaliņos. Ja tu gribi, lai tev tas process aiziet ātrāk, tad tu vari viņus vienkārši sagriezt mazākos, 2 centimetri lielās ripiņās un arī fermentēt. Nav tās iespējas ir vienkārši bezgalīgas. Man tik žēl viņus griezt. Man piedod, tu visu laiku smaidīji un tagad vairs nesmaidi. Jūtos vainīga. Jā, es teiktu, ka puse sanāk. Bet, var jau arī salātos ielikt. Bet, kā tu saki, fermentēts ir veselīgāks. Tu skaties, tu pēc tam tos nogrieztos arī safermentēsi. Kur mēs palikām? Mēs salikām garšvielas un salikām spardiļus, litra burkā apmēram kilogramu spardiļu, bet atkarībā no lieluma, resnuma un tā tālāk. Mēs salikām tik daudz, ka apmēram no augšas 2 pirksti ir brīvi. Pēc iespējas saliekam ciešāk, tā lai nekas nekrīt ārā. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja spardiļi būs cieši viens otram klāt, tad viņi nekustēsies un nemēģinās, viņiem būs mazākas iespējas uzpeldēt uz augšu. Nu, lūk. Tagad seko, principā, vienkāršākā daļa. Mēs lejam virsū uz spardiļiem sālsūdeni. Sālsūdens ir spardiļiem mazliet stiprāks nekā parastai fermentēšanai, ja mēs izmantojam, piemēram, kāļus, burkānus, bietes, seleriju un tā tālāk, kolorābjus, redīsus un. Mēs parasti ņemam 2% sālsūdeni. Bet tiem dārzņiem, kuri ir tādi mīkstāki un maigākie, tiem mēs ņemam stiprāku sālsūdeni. Attiecīgi, spardiļis es teiktu, ka ir salīdzinoši mīksts un maigs, arī kur vēl vienu spardiļu atradu. Tad es spardiļiem leju apmēram 3% sālsūdeni virsū. Lūk, 3% sālsūdens, tas nozīmē uz 1 litru ūdens 30 grami sāls. 30 grami sāls mēs varam nosvērt, bet tā ir, principā, pusotra ēdama karote. Man šeit ir ļoti liela karote, labi, drošībai. Un, lai viss būtu pareizi, nosvēršu, ņemam svariņus, veram virsū sāli, un tad jau mēs redzēsim. Tāda liela ēdama karote. 20, jā. Lūk, te man ir 30 grami sāls, liekam viņus iekšā ūdenī. Ūdens, kā jau es minēju, istabas temperatūras vai augsts, bet ne karsts un noteikti nesiltāks par 40 grādiem. Izmaisam, ja mums ir rupjāsāls, tad sākumā varu uzliet virsū karstu ūdeni, izmaisīt un tad pārējo pieliet augstu ūdeni. Izmaisam un lejam virsū uz spardiļiem. Tik daudz, lai visi spardiļi būtu noklāti ar sālsūdeni. Tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Nekas nedrīkst saskarties no dārziņiem, nekas nedrīkst saskarties ar gaisu. Tā kā spardiļi vai jebkurš cits dārziņas fermentēšanas procesā CO2 ir rodas un viņu stums uz augšu, tāpēc mēs uzliekam virsū slogu, un manā gadījumā tas ir mazs vekvāciņš, lai nodrošinātu, ka spardiļi uz augšu nepeld. Man liekot burkā, te ir atdalījušies maziņi gabaliņi no spardiļiem, es mēģinu viņus nozvejot nost, lai tās maziņās spardiļu daļiņas tur pa augšu stipri daudz nepeld, un lai gadījumā viņas neizdomā pielikt kaut kur pie maliņas un sākt pelēt. Tāpēc visu to, kas ir maziņš un tur pa augšu peld, es mēģinu noķiksēt nost. Ja, jo
liekot burkā iekšā, es tur viņus paspaidīju un no sparģeļiem vienkārši atlēca nost tādas mazas daļiņas. Nu, lūk, tās es noņemu nost un ar salvetīti notīru malu. Es tagad gramstījos. Tur nekas nav pielipis. Ja jums nav vāciņš no veka, ko jūs izmantojat kā slogu, tad šajā gadījumā jums ir jāizdomā kaut kas cits, ko jūs izmantosiet kā vāciņu, lai sparģeļi nepeld uz augšu. Var, piemēram, paņemt, es biju uzrakstījis kāpostu lapu, kāpostu nevienmēr pavasarī var paņemt selerijas šķēlīti vai kolorābijas šķēlīti vai bietas šķēlīti, jeb kādu citu dārzeņa šķēlīti, ko mēs ieliekam virsū un izmantojam viņu kā vāciņu, lai nekas uz augšu nepeld, un tad liekam kādu citu slogu, piemēram, šņabja glāzī. Bet tās jau ir nianses, ja? Šodien mēs ar Anitu izvēlējāmies taisīt pa vienkāršo, tātad mēs paņēmām veku burku un kā slogu mazāku vāciņu no veku kā slogu. Mēs pielikām sparģeļus, pielikām garšvielas sālsūdeni slogu, un tagad ir pats pēdējais, mēs taisam burku vienkārši ciet. Ņemam tīru gumiju, ļoti svarīgi, lai gumija būtu tīra, nebūtu saplaisājusi nekur. Vieglāk ir uzsēdināt sākumā gumiju uz vāciņa, un tad gumiju ar visu vāciņu likt uz burkas virsū, nevis otrādi. Uzsēdinām gumiju uz vāciņa, un tad liekam uz burkas virsū. Un te ir svarīgi. Šādi mēs neatstājam, mēs ņemam metāla klipsīšus un aiztaisam burku pilnībā ciet. Tātad, ja jūs izmantojat kādu citu burku ar gumiju, piemēram, šādu burku, tad jūs arī aiztaisiet pilnībā ciet. Ja jūs fermentējat burkā, kas ir ar skrūvējumu vāciņu, tad to nekādā gadījumā sākumā pilnīgā ciet netaisam. Tur mazliet atstājam 1/8 daļu vaļā, lai gaisa mazliet netiek ārā. Bet tās jau tiešām atkal ir nianses. Lūk, tas ir arī viss. Sparģeļi ir burkā, ūdens ir iekšā, pats pēdējais, ko būtu prātīgi izdarīt, būtu paņemt kādu uzlīmi un uzrakstīt tur virsū vismaz datumu, kad mēs šo burciņu sataisījām. Tad šodien ir svinīgais 28. maijs. Es nevienmēr, bet ja es izmēģinu jaunas garšvielas, tad es arī uz uzlīmīt, es uzrakstu virsū klāt, kas ir tas no garšvielām, ko es tur pieliku. Kaut kādus varbūt īpašus piparus, jo, ja tur kādi īpaši pipari, tad es pēc tam noteikti pēc skata, es tik gudri neesmu, es pēc skata nepateikšu, vai tie bija timotas pipari vai kādi citi pipari. Bija! Es aizskrēju uz veikalu! Kas tas bija, bet galvenais, ka rezultātā mums abām divām burciņas ir sparģeļiem pilnas. Jā, es visu dzirdēju, visu redzēju tevi, tāpat kā šobrīd, tā kā viss notika brīnišķīgi. Paldies tiem, kas teica, lai tu turpini, un es turpināju darīt, un baigi labi. Tagad receptes pašas beigas. Ja? Tie, kuri varbūt tagad skatās, un varbūt kuriem jāskrien prom, es pateikšu pašas beigas. Tagad istabas temperatūrā, bet ne uz palodzes, ne tur, kur saule pilnīgi spīd virsū. Istabas temperatūrā atstājam, kā jau es teicu, 3–7 dienas, paliekam apakšā drošībai kādu šķīvīti, un tad pacietīgi aiznes uz pagrabu un vēl nedēļu notur. Ja? Nav obligāti var turēt ilgāk, bet tad es teiktu tā, tad būs riktīgi garšīgi. Nu, lūk, un nedomājam ilgi, braucam pēc sparģeļiem, jo, kā jau Anita teica, tā sezona nav mūžīga, iespējams, ka līdz saulgriežiem, bet nekad jau nevar zināt. Ja? Daba ir daba. Un tas mums Latvijā vismaz ļoti karsts šobrīd, tā kā tiešām nevar zināt. Jā. Bet klausies, bet pēc 3 dienām es varu vienu izvilkt pagaršot? Jā, nu lūk, tad, kad tu burku attaisi vaļā un aiz savas nepacietības vienu izvelc ārā, tad tālāk fermentēt vairs nevar, tad tu liec leduskapī un apēd tādi, kādi sanāca, tādi sanāca. Jo katru reizi, kad tu attaisi burku vaļā un izvelc kaut ko ārā pagaršot, palielinās risks, ka tur kāda sliktā baktērija tiek iekšā un sāk pūšanas procesu. Tas ir, ja tu atceries varbūt pie vecmāmiņām vai kaut kur laukos pie lielā kāpostu, tovera drīkstēja iet tikai pieaugušiem. Mazie nedrīkstēja tur ķeksēties un kaut ko tur pagaršot un vēl kaut ko. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi, lai tur viss paliek tīrs. Un katru reizi, kad mēs attaisam un pagaršojam, tad palielinās risks, ka tur var kaut kas tālāk aiziet greizi. Tāpēc parasti mēs iesakam, ja tu attaisīji, pagaršoji, saprati kaut ko, vai nu, ka mega garšīgi, vai ka vajadzētu vēl paturēt, tad tu liec leduskapī. Ja?
Jā, Un ļoti labi. fermentēšanas process leduskapī principā gandrīz apstājas. Tas ir arī tiem, kuriem ir liela leduskapī, tie var safermentēt daudz un ielikt leduskapī, un tad tie sparģeļi principā tālāk vairs nefermentēs. Viņi principā fermentēšanas process ļoti, ļoti lēnītēm iet uz priekšu. Tas nozīmē, ka viņi nepaliks uzreiz, tad jūs varat mēnesi, 2, 3 noglabāt, un viņi nebūs tik ļoti mīgs. Tāpēc es ieteiktu tev, Anita, tomēr noturēties nedēļu. Pēc nedēļas ok. Taisīt vaļā un ēst, bet nedēļu noturies. Ko ar šitiem? Tad fermentēju vēl vienā? Jā, ko ar šitiem? Vai apēdu dzīvus varbūt? Tu drīksti darīt pilnīgi, ko tu gribi. Es pazaudēju burku, bet man arī palika galiņi. Es savus galiņus likšu citā buciņā iekšā. Nav svarīgi, vai gareniski, vai es droši vien sagriezīšu mazākus. Kāpēc es sagriezīšu mazākus? Es sagriezīšu mazākus apmēram 1 pirksta platumā. Un tad, kad es taisīšu salātus, es vienkārši attaisīšu šito buciņu vaļā un pielikšu jau sagrieztus sparģeļus klāt. Un man salāti būs minūtes gatavībā. Izcili. No defekta būs efekts. Ko vēl var arī pie burgerīšiem, vienalga vegāniem, nevegāniem, sparģeļi ļoti labi iederēsies. Tāpēc jūs variet, piemēram, arī viņus sagriezt un pēc tam vienkārši burgerītī kaut kur pielikt klāt. Pie jebkura grila fermentētas sparģeļīši ļoti labi garšo. Jebkur, kur jūs iedomājaties, ka jūs masālītus guķīšus varētu ēst. Tikpat labi jūs variet ēst arī sparģeļīšus klāt, ja? Tā kā droši šitos vienkārši vai nu nograus, kā tev patīk, vai sataisi, kā tu gribi. Vēl pa garšvēlām, ko es skatos, ka man stāv noklis, nepateicu vēl. Plūškoki jums zied jau? Droši vien. Man šķiet, ka vēl nezied. Man vismaz vēl nezied, bet es tādās ziemeļos dzīvoju. Aha. Es pirms pāris dienām saplūcu. Mani mazliet apkaltuši, bet plūškoks arī ļoti labi iederētos. Svaigu? Tādu no koka? Šis man ir pāris dienas vienkārši istabā pastāvēs svaigu, bet bez tiem zaļumiem tikai ziediņus. Viņš arī ļoti smuki izskatīsies. Es saliku zuķīnī ar plūškoku. Paskat, vai nav smuki? Vau, cik skaisti. Jā, tā kā tas, kas šobrīd dabā ir, viņš neaug nejauši. Viņš aug vienā liekā kopā, tāpēc izmantojam un liekam droši buciņu. Ļoti skaisti tev izskatās. Ļoti skaisti. Arī ar to uzlīmīt. Es nezinu, kas tur ir uzrakstīts virsū, bet ar to uzlīmīt arī smuki izskatās. Jā. Tikai datumu vēl kaut kur. Skaidrs, ka tu tagad atcerēsies pēc nedēļas, domāju, ka tie telefonu atgādināja, ka jātaisa burka vaļā. Bet tad, kad tev būs daudz burciņu, tad labāk uzrakstīt datumu virsū, lai tu zini, kuru pirmo ēst un kuru nē. Jā. Es ļoti gaidīšu nepacietību tavas atsauksmes. Tie, kuri nekad nevēduši fermentētu vai fermentētu, tu esi ēdus skābētī kāpostī, skābētī mastālīti guķi, tas viss ir arī fermentēts. Bet fermentētus sparģeļus varbūt vēl nekad. Tāpēc gribu pabrīdināt. Fermentēts, viņš būs skābens. Ja? Nesagaidi, ka viņš nebūs tāds kā marinēts. Viņš būs skābens. Ja? Tāpēc nenobaidies no tā. Un arī visiem pārējiem tā garša varbūt nebūs zināma. Bet esiet ar atvērtu sirdi un domājiet, ka mēģiniet to jaunajiem būt atvērti vienkārši. Tu zini, kas mani uzreiz tas, par ko tu saki, tas skābens, varbūt pa tēmu, varbūt ne pa tēmu jautājums, bet man uzreiz ir tas, vai tas ir tas skābenums rada skābu vidi organismā vai sārmainu. Es par to... Sārmainu. Patiesībā šis skābums rada sārmainu vidi. Ja ir tādas par veselību, mēs tagad tālāk, ja ne par garšu vairs, ja, bet par veselību, tad kāds fermentēts nav tomēr piemērots. Ir daži gadījumi. Pirmais ir histamīna nepanesamība. To parasti cilvēki paši zina lielākoties. Tas ir Hashimoto slimnieki un tā tālāk. Tad fermentēts nav piemērots, jo fermentētos produktos ir histamīns. Ne tikai fermentētos, ja, bet arī fermentētos produktos ir histamīns. Tad šiem cilvēkiem ir, es tik tā, nav aizliegt, bet ir jāskatās tomēr devas. Ja? Nevajag uzreiz iegaršo visu buciņu sparģeļu izēst. Otra lieta, ja ir atvilnis. Ja ir atvilnis un var būt dedzināšana kuņģī, tur gan var būt divi dažādi iemesli. Viens iemesls var būt tas, ka patiesībā skābes ir par maz, nevis par daudz kuņģī. Un tad fermentēti produkti var palīdzēt. Bet tu tad ir jāmeklē profesionāla palīdzība un jāsaprot, kur ir tas iemesls.
Tāpēc te var būt gan kontraproduktīvi, gan produktīvi, bet tu tad ir tiešām jau ārsta uzdevums. Trešā lieta, kad uzmanīgi jālieto fermentēti produkti, ir tad, ka tas saucās SIBO, kad baktērijas, kurām vajadzētu būt resnajā zarnā, viņas ir no bada aizgājušas meklēt ēdienu uz tievo zarnu, un viņas neatrodas tur, kur viņam jāatrodas. Un tad apēdot fermentētu produktu, bet arī ne tikai fermentētu produktu, tad var rasties vēdera pūšanās, sāpes vēderā, caureji un tā tālāk. Sākot lietot fermentētus produktus noteikti lēnām un pamazām, jo tas jebkurā gadījumā varbūt kādam jau tas ir, ka sēdos skābētus kāpostus un sapūtās vēders. Ne tāpēc, ka es panesu McDonalda būciņu, tur man viss ir kārtībā, bet, kad apēc skābētus kāpostus, tad man pēkšņi manai veselībai tas nav piemērots. Tas nav tas gadījums. Tas ir tāpēc, ka vienkārši baktērijas un jūsu zarnu trakts kaut ko tādu sen nav redzējis. Viņi vienkārši ar lielām acīm brīnās un domā, ko tagad ar šito darīt. Ja? Lēnām un pamazām. Ja? Neapēst visu burciņu, pat ja ļoti karšo. Kā jau es minēju, recepte ir kalendārā. Kalendārs vēl aizvien ir nopērkams. Šī gada kalendārs ar sparģeļiem, redīsiem un visādiem citiem brīnumiem ir nopērkams taustāmā veidā fermentēšana.lv online veikalā, kā arī kolekcija veikalā klātienē Rīgā. Un tur ir iedvesmojošas daudz visādas bildītes un receptes. Tie, kuri skatījās un gribēs mācīties fermentēt, tad pie sparģeļiem neapstāsies. Sparģeļi kaut kad beigsies un sāksies citi dārziņi. Tie, kuri grib kopā vasarā mierīgā tempā online mācīties fermentēšanu dārziņu klasē, tiem būs īpašā kūles atlaide. Es atsūtīšu tev atlaides kods sauksies kūle. Es tūlīt viņu ielikšu online veikalā. Teiksim tā, līdz piekdienas vakaram kūles faniem atlaida 10%, un es izdomāšu vēl kaut kādu dāvanu. Labi, forši, ļoti forši. Esmu iedvesmota. Man ir burciņi ar sparģeļiem. Man prieks tevi redzēt, kā tu smaidi brīdī, kad tu ieraudzīji sparģeļu kārtiņu, es domāju, viss ir. Es biju pārsteigta, ka, jo es iztēlojos, ka es viņus visus tūlīt likšu tādas iekšā. Bet tiešām vienā burciņā man sagāja 2 buntītes, un es pat domāju, ka es varētu vēl kādus 3 vēl iespraust, no vēl vienas. Jā. Tu patiesībā nākošo burciņu taisot, tu tos galiņus arī vari vienkārši saspraust iekšā, tur pa tām starpiņām. Tas nekas, ka viņi visāk. Es taču aizmirsu, es būtu iespraudis. Tas nekas. Tagad tu drīksti, tagad mēs beigsim ēteru, tu drīksti aši attaisīt vaļā un vēl saspraust iekšā. Ok. Anita, paldies liels par uzaicinājumu, par sarunu, par laiku kopā. Motivāciju man arī uztaisīt. Tiekamies pēc nedēļas uz degustāciju. Jā, tiekamies pēc nedēļas uz degustāciju. Ļoti labs plāns. Man patīk. Paldies, lai jums visiem forša, dirkstošā un forša diena. Čau!